Un sveiki, mani skatītāji. Jāizslēdz mašku vēl vienu gaismu. Iekšā šito te. Nu, re. Kādi jaunumi? Jaunumi. Man ir pečkā. Čuk. Tur es izāģēju. Šitā te. Viss tā. Nu, lūk. Uztaisīju caurumu. Tur var redzēt. Vēl nekas nav aiztaisīts ciet. Nezinu, ar ko aiztaisīt ciet, vai mūrē, vai ko. Rakstiet komentārus. Nu, lūk. Jau pāris reizes mēģināju iekurināt. Uztaisīju šitādus te. Tā, lai tie gaiši pūšumi pūst, jā. Nu, lūk, vēl ir. Vēl doma ir šitien te. Piemetināšu tādu cilpu šeien, lai tas skurstenis nesteigātu. Nu, šitā te viņš tā bišķi steigātu augšā. Nu, lūk. Un, karoči, no vienas puses man patīk. Forši ņemās kurās, kamēr kurās silts. Es pāris reizes jau viņu kurināju. Nu, lūk, aptuveni šito telpu viss tā pusotru stundu, jā, uzsildīt. No tagad plus 5 rāda šeit. Jau var redzēt. Nevar. Nu, lūk, un kaut kāda plus 10 grādi. Nu, kad es kurināju, bija augstāks. Jā, šodien sestdien 6. datums. Kad kurināju, bija augstāks, jā, un es esmu sakurinājis plus 20 grādus. Nu, lūk, ar šī tādu te štruntu. Nu, lūk, bet viņš ir jākurina. Nē, bet jākarina. Jākarina. Šitanī te vietā būs. Te kaut kur jākarina. Nu, lūk. Jo sanāk tā, ka šitas te temperatūras dačiks, nu, lūk, viņš ir jāliek pie pečkas. Tad, kad ieslēdz iekšā, jā, augšējā tā ir tekošā temperatūra, un apakšējā pie tās temperatūras, kuras viņš slēdzās ārā. Es tur regulēju tās pogas un viss. Nu, lūk, es neatceros, bet viņš jākarina tur, un tas dačiks ir jāliek pie pečkas klāt, kaut kur te pie skursteņa tuvāk jāliek klāt, lai viņš varētu uzkarst, un tad varētu redzēt, kas un kā notiekās, nu, pats sensors. Un te viņš slēdz iekšā, ārā tā automātika. Nu, lūk, no mīnusiem diezgan skaļi. Nu, lūk. Nu, tā krīt uz nerviem, un vēl es salauzu vienu ķieģelīti. Nevis salauzu, bet viņš ieplīsa. Nu, lūk, iekšā šamotas ķieģelīši. Diezgan skaļi tā dūkšana. Viņš dūc, bet, nu, piesilda. Jā, nu, moškar laika pieradīšu, nezinu, redzēsim. Nu, lūk, šitos te vēji, tos te uztais stādīju vienu uz durvi pusi un otru uz to pusi. Nu, lūk, lai viņš to gaisu dzanā. Bet, nu, kā jau šķūnis, kamēr kurina, tikmēr silts. Pārstāja kurināt, vēsāks paliek. Nu, lūk, no regulācijām. Šeit ir šīberis. Tad apakšā regulācijas. Tā lūciņa. Šītien regulācijas lūciņa. Es nezinu, kam viņa domāt ir. Rakstiet komentāros. Šitā es saprotu, jā. Bet, nu, apakšējā, augšējā. Bez poņas. Skurstenī es nopirku Ogrē, es viņu pasūtīju. Man sanāca 3 metri ar kalpaku un 2 stiprinājumiem 480 eiro. Tas ir ar PVN. No rīta pasūtīju, piezvanīju, samaksāju naudiņu un uz vakar pusi, uz 3 viņš jau zvanīja, kad ir jau gatavs. Nu, lūk. Un tad es viņu tur uzstādīju. Un šitā te tā augšā. Doma bija viņu šeit te likt, bet tad es pamērījos blēns un tad netiek šķūnī iekšā. Šitā te sanāk, nu, gar viņu berzēties. Un tas ir optimālākais augstums, lai varētu, nu, te ņemties, es nezinu. Nu, lūk, kā redzat, jā, caurums ir, un kaut kad. Un tā, 2 metri. 50 centimetri virs kores, bet, nezinu, man tas otrais stāvs, otrais metrs kaut kā kustās. Es viņu mēģināju pielikt ar šitādu te hamutu. Kaut kas neturās. Pārējās tur savienojuma daļas, kuras man kustējās,
Tāds tur ar treigabalu savienoja ar kniedēm nerūsējušā tērauda. Nu, lūk. Ceru, ka tā drīkst, es nezinu. Bet, nu, it kā raksta, kad viņi kniedē viņus. Rakstiet komentāros, kā ir pareizi. Drīkst kniedēt, nedrīkst kniedēt. Tas būtu pa skursteni. Šītas te vēl joprojām stāv. Viens komentāros man rakstīja, vai vēl ir pieejams? Jā, ir pieejams. Bet tā arī viss pazuda. Pēdējais, kas uzrakstīja, viens rakstīja, kādā stāvoklī viņš ir. Nu, kādā stāvoklī ir prece. Es uzrakstīju atbilstoši cenai. Nu, ko tu gribēji? Jaunu? Es nezinu tā jautājuma jēgu, bet nu labi. Nu, lūk. Nu, un te bardaks velosipēds. Rakstiet, es te to plauktu novācu nost. Nu, lūk. Nezinu, ko ar šito veco krievu velosipēdu darīt. Padomju laiku tā. Mest laukā vai nemest laukā vai atstāt viņu. Nezinu, ko es darīšu. Ja mat laukā, tad mat laukā, nemat laukā. Nezinu. Un tad vēl es saremontēju sūkni. Nomainīju šito membrānu iekšā. Cerams, ka strādās. Kas saistīts ar dzinēju? Šitas te ir jaunais cilindrs, ko es nopirku. Nevar dabūt galvu nost, tāpēc, kad ieēdusies skrūvi ir. Un cilindru es aizvedu uz slīpēšanu un nopirku jau jaunu virzuli. 160 eiro man nospīdēja te Rīgā viņš bija. Viens remontu virzuls. Cerams, ka viss derēs. Nu, lūk, 160 eiro tā ir laba cena, jo lētākais, ko es atradu, tie bija 190 eiro. Pēc tam man ienāca prātā, ka vajadzēja to mocīti nopirkt laikam veselu. Un tad to otru dzinēju, ko es varētu savākt, tur sametināt, varētu uztaisīt kvadrociklu. Nu, vai kaut ko tam līdzīgu. Nu, lūk, man pēc tam iešāvās prātā tā doma. Bet šīs vietās, jā, es parunāju vēl ar pāris cilvēkiem. Es nezinu, vai tā ir taisnība, kad metinot, šeit var sākt vilkt, aizvilkt kaut kur, un tad sanāk sūdi. Lūk, un tāpēc laikam man bija pareizā doma, ka nevajadzētu metināt. Šodien 6. decembris, man otrā maiņa, es nostrādāju ziemas uzturēšanā, vēl plus man darbi pabeidzās 7. tramvajā. Mēs tur visu pabeidzām betonēt, bet, nu, vēl darbi tur turpinās. Jānāk, jāsakārto, jāiedzen piekabi iekšā. Jāpievāc visi šitie te štrunti. Jāiedzen piekabi iekšā, un tad jāstais elektrība un jāiedzen uz tehnisko apskati. Nu, un pārējais, te tā notiekās pagaidām. Nu, lūk. Nu, un tā pie reizes sāks pa bišķim kaut ko remontēties, jaukties nost un kaut kā tā. Patēriņš šai krāsnī diezgan mazs. Principā šāds maiss pietiek 2 reizēm laikam. Nu, lūk. Tur arī skatoties, kā kūpina. Ja sausa malka un nekūp, tāpēc, nu, es cenšos nekūpināt tā. Jo tagad baigi tie mākoņi zem, visi zem. Un sanāk tā, ka nu, viņš tā kā dūms nāk, visi vilkmi ir ļoti laba, bet viņš tik un tā nāk tā kā uz zemi tie dūmi. Un lūk, un lai nekaitinātu kaimiņus vai vēl kādus, ja, tad vienkārši atver vairāk durtiņus vaļā, lai vilkme būtu, ja, un tad viņi sāk fiksāk kurēties un, nu, nekūp tā. Nu, lūk, arī nekaitina kaimiņus. Ja ir mitra malka, jā, viņš kūp, tad es saku atver vaļā, un diezgan labi silda, šarpi un tā. Bet viņš jau pūš, viņš jau, kas viņam sāk kurās, jā, tur dubultais sanāk, tā pati kurtuva, jā, un apkārt ir vēl viens, tas kā, nu, tā pati konstrukcija, viss, tā kā krēkls uzvilks virsū. Jā, diezgan labi, čotka. Pagaidām esmu apmierināts. Nezinu, kas būs tālāk, to pēc redzēsim eksploatācijas laikā. Nu, ja kas, vienkārši pielikšu te klāt vēl kaut kādu šito te plauktiņu. Un depo pārdodās, es redzēju ventilators tās, kurš strādā uz siltumu. Un lūk, un lai valē. Vienīgais tas, ka viņš agrāk maksāja kaut kā 30 eiro, 35, tagad viņš maksā 50 eiro. Pļēmens, es nezinu. Krāsts cita vai kas tur. Nu, lūk, un
Jā. Pagaidām kurās. Nu, cik elektrība brīk, vispārējais es nezinu. Bet, nu, to mēs redzēsim vēlāk. Un tad man vēl jautājums ir, ko darīt ar šito dzelzs sīvu? Viņa nāk no vienas puses, nāk no otras puses, un te viņa nāk vēl šitāds te virsū trosi, lai varētu dzinēt celt laukā. Es sāku domāt, ka es viņu vienkārši atstāšu, atbalstīšu jumtu konstrukciju, vai dzinēju, es nezinu. Vai nokrāsot viņu kaut kā smuki, bet cilvēki es viņu negribu, viņi izskatās baigi smagā. Kaut kā tā. Nu, lūk, pa bišķim viss notiekās. Labi, pagaidām.